Tēma sniedz ieskatu leņķa pretmalās un piemalās, kā arī malas pieleņķos un pretleņķos, kas ir svarīgi, lai pilnībā saprastu, kā trīsstūra elementi ir savstarpēji saistīti. Apskatīsim leņķa pretmalas un piemalu saistību. Katram trīsstūra leņķim ir viena pretmala, kas ir mala, kas atrodas tieši pretī šim leņķim. Piemēram, leņķim A pretmala ir mala, kas nav pie leņķa A, jeb atrodas pretī attiecīgiem leņķim. Savukārt leņķa piemalas ir divas malas, kas veido šo leņķi. Piemēram, leņķim B piemalas ir malas, kas satiekas punktā, veidojot leņķi B. Savukārt katrai malai ir divi pieleņķi, to virsotnes atrodas uz vienas malas. Šie pieleņķi kopā ar malu veido slēgtu figūru. Bet trīsstūra leņķi, kura virsotne atrodas pretī aplūkojamai malai, sauc par šīs malas pretleņķi. Apskatīsim trīsstūri A, B, C, kur leņķis A atrodas pie virsotnes A, leņķis B pie virsotnes B un leņķis Y pie virsotnes C. Ja leņķis A ir pretī malai BC, tad BC ir leņķa A pretmala. Tāpat malas AB un AC ir leņķa A piemalas, jo tās veido leņķi pie virsotnes A. Tik tālu skaidrs. Tagad lūdzu nosaki katram trīsstūra leņķim tā pretmalu un piemalas, izmantojot trīsstūra malu un leņķu apzīmējumus. Un tagad izdomā, kā mainās leņķa lielums, mainot tā pretmalas garumu, un kā tas ietekmē pieleņķus. Labi. Izpētot trīsstūra leņķa pretmalas un piemalas, kā arī malas pieleņķus un pretleņķus, mēs iegūstam izpratni par ģeometriju un tās elementu savstarpējām attiecībām. Šīs zināšanas ir fundamentālas, lai risinātu sarežģītus ģeometrijas uzdevumus un izprastu dažādas praktiskas situācijas, kur trīsstūra principi tiek izmantoti. Tas veicina loģiskās domāšanas un problēmu risināšanas prasmju attīstību, kas ir būtiski pat, ja tu netaisies kļūt par matemātiķi.